Lārs gribēja šo atstāt uz sienas, neizlīdzināt. Viņam vajadzēja 2 dienas kaltēties, Divas nedēļas. žūt. 2 nedēļas. Vasili, tu redzi, šī ļoti slikti. Netraucē cilvēkam runāt. Esi sveicināts ceļā uz mājām skatītāji. Mēs tikko esam atgriezušies no veiksmīgiem špaktelēšanas darbiem. Cik nu veiksmīgi to var pateikt pēc mana apģērba un Madaras apģērba šobrīd. Kā tad mums galu galā gāja, to tu skaties jau šajā epizodē. Leidžam! Čau, Raiti! Čau! Čau, Raiti. Lauris, Madara, mēs esam prieks iepazīties, gatavi veikt iekšdarbus, bet pirms mēs pieķeramies varbūt runāt par to, kas mums īsti būs jādara. Izstāst lūdzu tādiem neprašām amatieriem kā mums, kam vispār ir jābūt gatavam cilvēkam ķeroties klāt tātad iekšdarbiem. Nu, teiksim, ja viņš grib uztaisīt tādu kosmētisko remontu. Eiro remontu kādreiz sauca. Tas bija sen. Tagad droši vien tas sauc. Tad izmanto vēl vispār šādu eiro remontu? Nu, īstais tā kā nē. Tas eiro remonts tas tāds no 90. Ja? Bet jāgatavojas ar lieliem putekļiem. Un noteikti šāds, pieņemsim, gadījums, kad ir vēl darbinieki darbojās, ir studija, ir ļoti apgrūtinoši. Jo tie putekļi iet visur. Vienalga kaut vai uztais kaut kādus aizkarus ciet no plēvēm, no tāpat tās kustība ir, gaisa migrē un visi netīsi. Ja? Lai arī kāds censtos. Tāpēc, piemēram, dzīvot iekšā un taisīt remontu, tas nav praktiskāk. Labāk būtu tomēr padzīvot kaut kur citur, tad arī darbs ātrāk aiziet uz priekšu, jo nav Jo gribas mājās vienkārši. Jā. Kaut kā tā, jā. Okay. Vai tu velc uz to sedziņu un to viedokli uz to pusi, ka pats ar iekšdarbiem tu nemaz galā tā īsti bez profesionāļiem nevar tikt? Iekšdarbi ir, ja mēs tikai pārkrāsosim ar rullīti, varbūt drusciņu kaut ko piešpaktelēsim, kur bērni ir ar kaut kādām, sasituši sienu vai suns ir sagrauzis, tad to var izdarīt. To var izdarīt, ir pilns arī internets, nav tā, ka būtu baigais noslēpums. Ja? Ir gatavās špakteles mūsdienās, nav nekādu kaļķi, tur jādzēš un jājauc, tu paņem un uzliec gruntīti, varbūt kaut kur jānotīra, ir kaut kāda plaisē, ir kaut kāda sietas jāuzlīmē, ja? Lai tā plaisa mums neturpinātos, kura varbūt nav tik viennozīmīga. Ja? Varbūt tur ir kaut kādas jau dziļākas tās sekas, un tā plaisa ir jāapstrādā jau savādāk profesionālāk, kur jāsaprot, kāpēc viņa ir radusies. Ja ir kaut kāda deformācija, stieva plaisiņa, to mēs varam iešpaktelēt, nokrāsot un būs viss smuki. Protams, ka mums jāzina arī virzieni, kā mēs krāsojam, mums jāskatās, no kurienes krīt gaisma, lai tu neredzētu visu tās rullīšu pēdas, ir jāizvēlās pareizie rullīši, lai nebūtu visādi mati pēc tam uz tās sienas. Ja? To jau mēs esam darījuši. Mēs to krāsošanu štelīt mēs tā kā saprotam. Es tā gribētu teikt. Bet te ir tāds pamatīgs iekšdarbu pārvērtības. Varbūt tu vari pastāstīt, kā te bija un kas tad ir pa soļiem tās lietas, ko jūs jau esat izdarījuši un kas vēl mums kopā priekšā. Jā, piemēram, šeit nebija tādas ailes. Tur atkal bija aile, arī šī aile nebija, kuru mēs atsedzot nonākam pie secinājuma, kā to vispār vajag pastiprināt, jo pirms tam tas ir tikai tāds iedomu, ka mums ir mūris, ka viss tur ir forši, bet finālā atklājās, ka nav tik forši. Un tad tā situācija jādomā uzreiz, kā mēs to pastiprinājumu veicam. Tas ir tātad inženiera pieredze, pakalpojums, vairāk gan pieredze. Arī pie rekonstrukcijas ir pieredze. Bet tā vienkāršā cilvēku valodā, tātad te pirms tam bija kaut kāds ofisa telpas, Jā. Un mēs gribam uztaisīt jaunās skonto grupas. Savienu, jā. Jā, okay. Šīs telpas bija pie tā korpusa, un šobrīd ir tā, ka jaunās telpas mēs paplašinamies. Būs arī terase ārā, kur varēs uzžārēt gaļu varbūt kādreiz. Tagad mēs saprotam, ka darbs ir atbildīgs. Tā kā tā, jā. Kas varbūt ir tās tendences šobrīd, ko cilvēki mēdz izvēlēties, taisīt, darīt, likt iekšdarbus veicot kaut ko? Ir kaut kas pamainījies jau, teiksim, pēdējo gadu laikā? Es teiktu, ka mums ļoti ir skandināviskais ienācis. Ļoti. Mēs vairs nekrāsojam eiro remontā standarta dzeltenu, ja? un tādus mēs izvēlamies tādus asketiskākus toņus, bišķiņu.
Bišķiņ tā kā pasteļu toņi tādu vairāk, lai viņi tādu maigāki acī, un kas īstenībā arī ir pareizi, jo telpas tonim ir jābūt ļoti neitrālam, lai viņš neapmīk. Mēs varam ar gleznām, ar divāniem to krāsainam uztaisīt ļoti plaši. Ja, pēc tam. Tā remontiņa neatgrieztos jau pēc pusgada, kad man jau tā melnie griezta vai zilā siena ir apnikusi, ja, tad tā viss. Kas ir, tavuprāt, jēdzīgs termiņš, pēc kura atkal jāveic remonts? Nu, tā kā, ok, mēs šo pabeigsim. Kā tev šķiet, kas tie par gadiem, uz ko mēs skatāmies, nu, kad parasti jau atkal prasās kaut ko? Nu, principā 80 gadi tas ir tā, ka bišķi jau nogurs no tā interjera. Ja tas, protams, nav veidots no dabīgiem materiāliem, kas ir stikls, koks, betons, tādas struktūras, kuras ir jau mēs sastopamies ikdienā dabā, un dabā apnikt nevar. Tas ir tāds skaidrs. Ka... Jūs esat izveidojuši šai telpai tā kā nākotnes tādu plānojumu tagad jauno, vai ne? Tas ir darīts nedaudz pārbūvējot, tu teici, durvju ailes? Vai kaut kādas sienas tika demontētas? Sienas tika demontētas dēļ tieši šīm te jaunajām ailēm. Okay. Tajās zonās tika demontētas sienas. Pārējo tādu, kā saka, plānojums ļoti nemainās. Mēs tikai apvienojam ar ailēm, un mēs esam ienākuši jaunās telpās, un tās sienas, jā, sienas, mums paliek tur, kur viņš paliek. Un tās jūs tā kā, tad ir rīģipša kārta? Jā, rīģips ir daudz, kur ir rīģips, daudz, kur ir gāzbetona bloki, daudz, kur ir fibo bloki. Šeit ir drusciņ tāds rosols, un lai mēs saprastu, kā materiāls pareizi savienot, jo katram viņam ir savs žūšanas cikls. Katrs viņš bišķi savādāk saraujās, un pārsvarā tajos savienojuma vietās arī plaisas rodās. Un, lai tās plaisas nerastos, ir jāzina, kā pieņemsim to ģipsi pareizi uzlikt. Nevar būt, piemēram, ailē, ka mums tā ailes malas un saples ar rīģipšu šuvi. Tad tur augšā būs 100 punktu plaisa. Tam rīģipsim ir jāpārsadzās pa vidu aili. Un tad ir špaktelis? Jā. Tad to vēl visu pulēs? Slīpēs. Tad, kad izžūs? Tad, kad izžūs, noslīpē visu, tad uzliek pirmo krāsojumu, paskatās, kur ir kaut kādas bēdras ar lampu palīdzību. Ja? Tās vēl vienreiz piešpaktelēt, noslīpē, un tad jau klāj gatavo krāsojumu. Pirms mēs ķeramies klāt pie kaut kādiem darbiņiem, jautājums tagad tīri no tāda atkal amatiera puses. Ja? Teiksim, es esmu iedomājies, ja, ka hops es ieeju savā istabā un es jau redzu, nu šitais izdarīšu to, kas tur aizšpaktelēt, čik nokrāsoja, viss gatavs. Kas parasti ir tā vislielākā kļūda, ko cilvēks pieļauj, pirms viņš ir sācis veikt kaut kādus darbus? Lielākā kļūda, es teiktu, ka cilvēks pats nezina, ko viņš grib. Viņš ir paskatījies Pinterestā, viņš ir paskatījies vēl kādu žurnālu, viņš saka, baigi forši, gribu šādu, bet viņš nezina, piemēram, ko tas no darbiem veido. Tāpat tās ļoti smuki ir itāļu dekoratīvie krāsojumi. Ja? Viņš saka, kas tur mēs tur tādu pašu līdzīgi. Bet viņš nesaprot, ka tur ir 5 kārtas, piemēram, jāliek, viņas ir jāpieslīpē, jāpiegludina, ja? Tad jāklāja visādas lazūra krāsas un lakas virsū. Viņš nezina to procesu. Viņš saprot, ko viņš grib, bet viņš nezina, kā to uztaisīt. Tā ir tā lielākā. Tāpēc es ieteiktu vienmēr tomēr griezties pie zinoša dizainera vai būvnieka, vismaz pēc padomu. Un kaut vai kādu pa draugam, ja? Kādu uzvanīt un pateikt, gribu šitādu, ko tu man ieteiksi? Ir nācies kādu kļūdu labot? Tādu, ko atskaties uzreiz? Kādu citu kļūdu? Jā, tātad teikšu jums uzvanu un jūs atbraucat un jau, Šafelen. Jā. Ne bez tā. Visur, kur ir radošs process, kur cilvēks dara kaut ko ar rokām, kļūdīties ir cilvēcīgi. Tā jau ir nezināšana, ne jau viņš aiz kaut kādu ļaunu prātu. Viņš ir izdarījis kaut ko, piemēram, uz kaut kādas krāsas. Mums jāskatās, vai tā ir ūdens emulsijas krāsa, vai tā ir eļas krāsa. Ja būs eļas krāsa, mums atkal neturēsies virsū ūdens emulsijas krāsas. Tad ir speciāls grunts vai pat jādabū nostā vecā krāsa. Ja, piemēram, nobalsināt griezt un mēs tev gribam krāsot baltus. Ja. Skaidrs, ka tas viss ir jānomazgā nostas pirms. Ir tādas nianses, kur nedaudz vajag pakonsultēt. Ko tu liksi mums šodien darīt? Lūdzu, saki, ka tas nebūs kasīt nost krāsu.
vai mazgāt balsinājumu nost no Nu, viļņa. arī pulēt To kaut es ko tādu, negribu. vai tur- Bet, ja tu teiksi, tad, protams. Un es domāju, ka mēs tomēr pašpaktelēsim drusciņu. Tas ir forši. Mēs paņemsim špaktelītes un pamēģināsim šo te sienu pašpaktelēt. Šeit mēs arī redzam, ka tur ir tāda plaisiņa. Ja? To gan mēs labāk neaiztiksim, jo tur vajag tomēr bišķi Saprast, ko darīt. iestrādāt sietu, lai viņi ir atgriezti jau plašāka vaļā, lai mums tur viss saķerās. Bet jā, šo te zaļo sienu mēs pa smuko varēsim uzšpaktelēt. Kaut ko pamēģināt izdarīt. Ja? Mēs esam tikuši pie foršiem baltiem cimdiem, bet ne bet cimdi to darbiņu paveiks. Mums nepieciešams kāds, kurš mums to darbiņu ierāda. Jā, tad es par to teoriju parunāju, bet praktiski mums ir Vasilijs, kurš ir ļoti pieredzējis šajā jautājumā. Ir arī apmācījis diezgan daudz darbiniekus. Tagad es domāju, šis būs visīstākais, kas jums ir vajadzīgs. Tieši tagad. Super. Ja? Un tad tu nāks pēc tam pārbaudīt, Jā, ja? es paskatīšos pa gabalu, jo kā zinat, siena ir jāvēro nevis šādi, bet ir jāatkāpjas pāris metri. Jā. Un tad mēs redzam to, ko Tā, man ir tādi lapstiņi, tā, katram pa vienu lielu, un jābūt vēl palikt lapstiņi. Ok. Jā, Paldies. tā, mēs turam labā rokā liela lapstiņa. Jā, Aja Kreilis. nu un tad mājās ēd. otrādāk, nav problēma. Okay. Jā, bet tad jāpagriež. Jā, un mēs turam tā. Vat tā, Pīsiņā. jā. Okay. Kā mēs strādājam? Rekurējam, mums ir spainīs, mēs ņemam mazliet, jā. Uz to palika lapstiņu un ieklējam pa vidu. Ak, Dievs, slikti jau slikti. Nē, viss ir kārtībā. Jā, gandrīz sanāca. Un otra pusi, jā, un turam tā, lai Ņem strādnieku. Vai? ļoti labi. Un tā vakarā. Jā, Pamēģini. es arī paņemšu. Tā, šitas jau ir gatavais, jā, gatavā masa sanāk. Ot tā, jā, brīnišķīgi. Tā, un mēs turam tā, jā? Jā. Un mazliet paspēlēsim. Nu, lai mums pēc tam būtu kaut kāda iespēja darboties ar sienu. Mēs noņemam no šajā pusīti, noņem nost visu. Jā, un atkal pa jaunu. Jā, un kad mums ir šeit pa vidu špatele, tad mēs varam ķerties pie sienas. Kāpēc mums vajag šitie pirksti? Mēs ar to kontrolējam biezumu. Piemēram, un šeit es ieliku, un tik garu man izdevās svītru uznēst. Kāpēc, piemēram, šī siena visai ir jāšpaktelē? Jo es nošpaktelētu tikai šeit un varbūt tur. Nē, viņa nav līdzīga. Kā tu zini? Šobrīd mūsu acis to neredza, bet gandrīz profesionāls. Baigi labi. Un tālāk kārta. Nu, neizgāzies tikai. Nav Tev tāds īsākais. Mazliet īsāks, jā, bet tas nekas. Jūs vēl redzēsiet. Labi. Kāpēc jāšpatela visu sienu? Tāpēc, ka šeit ir gluda virsmā, Jā. un tur ir tāda jau nošpatelēta. Jā. Un kad krāsos, tas būs atšķirība. Ok. Nu jā, loģiski. Un, lai būtu visi vienāda uzkrāsojuma krāsa uzklāta, tad mums vajag visu sienu uzklāt. Ko darīt ar šito? Tā, tas bija tikai uznēsešana. Tagad, ja mēs uznesam tā, tad mēs noņemam atkal, bet jau uz leju. Salicam atpakaļ. Vai viss ir restorānā Jā, darbu? Un atkal pārgrupējam. Kāpēc vajag to pārgrupēšanu? Lai būtu iespējams atkal normāli uzlikt uz sienu. Un tad mēs jau bija šeit, piemēram, mums uzniest, Jā. un tad mēs pa vidu blakus. Bet šoreiz no augšas. Vai tam nav nozīme? Nav nozīmē, bet galvenais, lai mēs pēc tam atpakaļ uz citu virzienu. Jā, nē, viss ir brīnišķīgi. Vārds, bet cik aiziet, piemēram, spaiņi špakteļi uz šitādu sienu, ja man tagad jāpāriet visu sienu? Šāda spaiņa būs pietiekama uz kaut kādas 50 kvadrātmetru. 50 kvadrātmetri? Jā. Cik tas jau diezgan. Un kad mums ir uznesieta mazliet, da? Jā? Mēs redzam, ka šeit nav līdzini. Man jau tek. Bet es jau drīz šitā Droši, es vēl varu droši, iet virsū, droši, tā kā, droši, ja jā. man ir vēlēšanas saka, Jā. Nu, jūs esat gandrīz meistarīgs. Nu, nē. Es nesaprotu, tā kā, zini, ko es nesaprotu? Nu, es tur tā ņemos, rekur 4 reizes jau tur, šur. Un rekur šviki palika, jā. Un lai noņem tās švikus, mēs ņemam, piemēram, tā,
lapstiņu liekam. Un kad mēs gājam, piemēram, uz to pusi, tad mēs šito maliņu mazliet pabiedīsim uz leju. Redzi, kā Tad uzreiz ir līdzini. Un mēs šeit redzam, ka šeit, piemēram, bieza kārta, tad nozīmē, ka šeit ir bedre, bet te nav. Un tad ir jālīdzina visu sienu. Un jūs varat to šeit pamēģināt izlīdzināt. Izlīdzini, Madara, manas kļūdas. Izlīdzini, lūdzu, manas kļūdas. Ok. Un tagad es ko daru? Šito es uznesu kaut kur? Vēl noņemt vajag. Šitā? Jā. Bet es domāju šitā, ne? Nē, sākumā tā. Jā. Un tā, nē. Turam. Sapratu. Ok. Un tagad, jā? Jā, un tagad. Man arī baigi labi sanāca. Es iebraucu ar cimdu tikko tur. Tas nekas. Nu, lūk. Kaut kā tad strādājam. Jā, bet principā, ja paliek tādas līnijas, tas nozīmē, ka viņas pēc tam tāpat ir iespēja Jā, nolīdzināt. smilšu papīru uz pirmo reizi diezgan labi. Madara, tu biji kaut kas špaktelējusi iepriekš? Nē. Nē? Es biju sēdējusi Krustāva garāžā, kad viņš špaktelēja mašīnas. Mašīnas tas nav sienas. Man ļoti patīk tā smarža. Špakteļa? Ko viņš tur jauca kaut ko atceros un taisīja buktītes ciet? Tas noteikti nebija špaktelis, viņš jauca noteikti kaut ko citu. Viņš teica, Latgalē iedomājies, ko tu vari jaukt garāžā Latgalē. Kāpēc Latgalē Ziepnieku kalnā? Tu taču no Balviem esi. Bet Krustāvs no Ziepnieku kalnā. Man bail. Par ko? Par šito. Bet rīktīgi jābūt spēkam, tā kā rokā. Nē, galvenā neparastums roka. Principā pēc tam tās pirkstiņa sajūta to... Man šitie sāk. Jā. Kas ir galvenais, kas ir jāievēro špaktelējot? Kam jāpievērš uzmanība? Lai mazāk pēc tam jāslīd. Tas gan. Tas ir Lai nebūtu, piemēram, tādas šlikus. ok. Tas Jā. būs ļoti slikti. Tā, labi, mēs varam iedomāties, kas te būs. Tas ir pirmā kārta, pēc tam vēl viena kārta finiša būs, kad viss izžūs. Jā. Pagaid, kas man te, es šito gribētu no šejienes? Jā, droši. Jā, gandrīz. Vēl mazliet. Kādos gadījumos špakteli nav jēgas likt? Kad ir pilnīga mītra siena. Tad Viņai ir jānogruntē vispirms jau vai kādā? Vajag sagaidīt, kamēr izžūs siena. Piemēram, bija... Vasili, tu redzi, šī ļoti slikti. Netraucē cilvēkam runāt. Paskat ļoti, bet tas ir šausmīgi. Tu Mēs tevi sagaidīsim, lai tu varētu izlīdzināt. Tu paskaties, cik man smuki, Lauri. Tu nesāp sirds. Laurim arī viss ir tā, kā vajag. Vasili, paskaties. Nē, labi, Padomā, meitenēm labi. vienmēr. Ko tu varētu tur izdarīt, lai būtu Es līdzināt? tūlīt izdarīšu. Davai, tikai nesabojā vēl vairāk. Ok, labi, tātad mitra Vajag siena. sagaidīt, lai būtu pilnīgi, lai izžūksta pilnīgi sienas no apmētuma vai jebkādam tur mītrumam. Un tad tikai vajag nogruntēt, arī sagaidīt, kad izžūks siena no grunta, un tad varēsim špatelēt. Bet tas ir arī iekšdarbos, vai kā atšķirās iekšdarbi un ārdarbi mazliet tā špaktelēšanas? Nē, ar špatelēšanu neko nemainīs. Tas vienalga, ja? Jā, mums vajag sagatavot veca fasāde priekškrāsošana. Mēs tāpat uzklāsīsim špatele, pēc tam slipēsim un viss. Un krāsosim. Kas? Kā tad tur paskaties, iet, jā? šis ir viss, ko es noņēmu no tās sienas. Baigi daudz. Jā? Šito tu noņēmi no turienes nost. Man pat nestāvus. Es ar mīlestību klāju to visu. Sākām runāt par Latgali, par Balviem. Es uzreiz. Nav jau žēl. Jā, nu. Ļoti labi, Lauri, malacīts. Es mēģināšu šito te iespiest. Tur nevaram špaktelēt. Jā, pareizi? tur nevajag. Tur vēl vajag Labi. apsturēt to plaisu. Lauris gribēja šo atstāt uz sienas. Neizlīdzinātu. Normāli, viņam vajadzēja 2 dienas kaltēties, Divas nedēļas. žūt. 2 nedēļas. Kuros gadījumos ir jāizmanto sietiņš pirms tam? Kad to vispār liek? Teiksim, uz šādu sienu vai ja tur ir kaut kādas Kad lielākas mums ir plaisas? plaisas, tad, piemēram, ka šeit Jā. plaisas ir tagad atvērti, mēs dabājam nost visu lieku špatele, un tad mēs aizpildināsim ar špateli ar jaunu un iespēdīsim uzreiz sietiņu.
Kad ir plaisas, mēs liekam vienmēr sietiņu. Bet tikai plaisu gadījumā. Savādāk viņa baigi neizmanto. Ne. Nu, kurā mirklī var saprast, kad ir pareizi špaktelēts un kad nepareizi? Tas tiešām ir par kaut kādu to biezumu runājot, vai tas tikai laika gaitā pēc, nezinu, gada parādās tikai, vai tur labi bijusi apstrādāta siena? Tas būs uzreiz saprotams, kad, piemēram, kad mēs krāsosim, mēs nogruntējam aizpatelē. Vasilija glāba Zalāna šito te. Paskaties. Kāda Zalāna? Nu, bet paskaties. Tu tur, Ir kurš ļoti pēdējais pieskārās, tas ir vainīgs. Nezināju tādu teicienu. Nu, viņi jāzēvs šobrīd. Kad būs uzkrāsota siena, tad būs redzams, cik siena ir šķība vai gludājuma. Jā. Okay. Nu labi, jāsauc laikam Raitis pieņem darbu, vai ne? Mazliet. Tev bail? Varbūt, lai viņš pieņem, piemēram, to pusi. Vai tagad mēs būsim aizgājuši? Nu, tiešām nav viegli šis darbs. Es ieteiktu vispār pamēģināt, zini kā, ja tu esi izdomājis nošpaktelēt kaut kādu telpu, piemēram, šī tik milzīgu, sākt ar vismazāko laukumiņu, un tā kā piešauties drusciņu, ne? Nu, principā jā. Un vislabāk pie drauga to laukumu. Jā, pie tevis. Jā. Pareizi. Nevis savā. Vislabāk pie Vasilija, jo viņš taču Raiti, izlabos. nāc iekšā, jā. Jā, nu, kaut kā jums ir sanācis. Skaties uz to pusi Par tām terminējam. 2 nedēļām, ko tu teici par termiņu, ļoti pareizi pateici. Nelūk, jā. Jā, Vasilijs jau mums ir optimists. Bots, tas ir tā, man liekas, tā arī vajag darīt. Jābūt optimistam. Nē, nu nav tik traki, jā. Priekš pirmās reizes, ja tā ir pirmā reize, Jā, ir labi. pirmā normālā reize. Klau, tagad mēs, jūs nošpaktelēsiet šo sienu vēl arī horizontāli, ja? Tad viņa 24 stundas pažūst, nopulējam ar mašīnu vai ar smilšpapīru, un tad var krāsot. Jā. Nu, pēc tam jānogruntē. Jāgruntē, un pēc tam tiek krāsot. Un vislabāk nokrāsot jau ar gruntskarās, kas ir ietonēti jau vajadzīgajā tonī. Tad jau redz to kopainu daudz labāk. Un tomēr kaut kādas bedrītes vēl ir, kas ir palaistas garām, Jā. kuras tad... Pēc pirmā kārta krāsošana mēs tad skatāmies, vai ir kaut kādi šviki vai bedrītes, vēl pielābosim, un tad krāsosim vēlreiz. Ko jūs gribētu nodot cilvēkiem, pirms viņi ķeras klāt saviem iekšdarbiem? Kas būtu tas, kas ir jāzina pašā starta posmā, pirms vispār tu sāc kaut ko darīt? Varbūt iegādāties pirms tu ķeries, ja kaut ko, kas ir tas pats svarīgākais, kas būtu jāsaprot. Ko gribi pirmkārt, vai ne? Pirmkārt, jā, ko tu vēlies? Lai tu saprastu, ko tu vēlies, mēs bieži ievēlamies vēlēšanos, kur mums pēc tam nav vajadzīgi. Tomēr es ieteiktu griezties nedaudz pie profesionāla. Tas būtu tā pamatlieta, lai mēs nekristu mums kaut kas uz galvas pēc tam, lai mums viss tā kā būtu tā, kā tiešām jūs esat to iecerējis. Pats dizaineris, tas, kas ir strādājis, jau viņš saprot, kā krīt gaisma. Filmējot mums arī, mums saka, cilvēki nostājieties te, lai gaisma krīt pareizi. Tieši tāpatās arī grīda jāieklāj pareizi. Mēs nevaram parketu ieklāt šādi. Mēs uz katru to iespīdēs saulīt, katru mēs to kanti redzēsim. Tas nebūs forši, šuviem jābūt tātad perpendikulāri logiem. Ja? Un ir daudz tādas nianses, par kurām jūs nemaz neaizdomājaties. Un tā gada pieredze, tas tomēr savāc kaut kādu bagāžu, lai jums būtu tomēr daudz patīkamāks tas gala produkts un foršāks. Mūsu pieredze, man šķiet, arī caur Ceļā uz mājām epizodēm ir parādījis to, ka ar profesionālu palīdzību mēs varam pie rezultātu nonākt ātrāk, ērtāk un ļoti bieži arī lētāk, jo nav jāpārdara. Paldies jums, liels kungi. Paldies par Paldies ieskatu jums, mazliet par centību. pašā mazākajā Tā, lietiņā, mums kas ir. ir špaktelēšana. Lai jums veiksmes darbos vienmēr un visur. Paldies tev, Jā. kolēģi. Jā. Un paldies visiem Ceļā uz mājām raidījumu skatītājiem. Šī epizode mums gandrīz ir noslēgusies. Mums vēl tur mazas niansītes Ir ko jāpielabo. darīt. Jā, tikmēr jūs jau gatavojaties nākamajai Ceļā uz mājām sērijai. Tiekamies! Paldies! Čau! Tā!